Jo ir vairākas reizes, ir vienkārši viņi šidā. Tātad manam tēvam rādīja āderi, un mēs iztaigājām. Un te kaut kādu gabalu aiz tām uzzīmēm no precīzi ir tātad ir šī ala, bet tās alu sistēma aiziet līdz ceļam, kur mēs braucām, ja? Un mēs izsakojām, es nezinu, kur tas zīmēs palicis aptuveni, kā ir vēl to Pazemes ezeri, tur ir daudz, ko šitie te neviens nezina, ja? Jānis iespējams to varētu pateikt, ja? Ja? Ejot uz to pusi, un tad bija tāda interesanta lieta, ka bija novērtēts lauks, un to mums vietējie toreiz teica, ir tāds apmēram, pieņemsim, 3x3 metri, ir tā kā būtu izvērta svaigi oļi grāns, ka tur vienkārši ir tāds gals, kur viss tā trūzem melnieks skalojās iekšā. Nu, bet tas bija otru pus ceļam, ja? Dažas vietas tur, viņi teica, ir aizbērtas, ja? Bet tur bija tā, ka novērts un pilnīgi redz tāds grāplis, kur skalojās iekšā. Un pats būtiskākais jautājums ir, kāpēc mēs beidzam ar šo pilskalnu, lai varētu sev uzdot jautājumu. Toreiz, ka šeit dzīvoja tūkstošiem gadu, ja, pirmais gadtūkstošs pirms mūsu ēras un mūsu ērā, tad šīs alas ir veidojušās daudz senāk un ilgāk. Jautājums ir, vai tie cilvēki, kuri dzīvoja, kādā veidā viņi šo alu izmantoja? Mēs salīdzinām ar citām upurālām vai kas, tad versija ir tā, ka šī gārā ala ir bijusi upurāla, bet tā kā viņai viss šis gals ir aizbrucis un viņi ir zem palu līmeņa un viņš bieži tur tikai laiva var iebraukt, ja ir grūti to saprast. Bet jautājums ir par pilskalnu. Ja zināja, ka ir tukšumi vai kas, vai viņi tika izmantoti? Un tagad iedomājamies to, ja tur ir viduslaika atradumi, tad kāda iebruka tās kritenes? Ja? Vai viņas iebruka pēc tam, kad tā pilskalns bija pamests, jeb arī varbūt, ka viņas iebruka viduslaikos? Ja? Ja tur, kā raksta mūsu arheologs, tur tāds viduslaika atradumi, tas nozīmē, ka varbūt tur viņi dzīvoja un vienā jaukā rītā, jeb vakarā, ja? Bet varbūt, ka tur bija kaut kāds jau blakus caurums, pa kuru viņi tur varbūt glabāja gaļu, lai viņi nesasmoka, ja? Brīvu vietu fantāzijām, bet tas ir principā vienīgais pilskalns, ko es zinu, kur ir kritenis.